Jautāsim kārtīm pēc augstākā es padoma, pēc visuma ziņām, vienalga. Priekš lauvām, ko visums grib pavēstīt lauvām, kas viņas sagaida novembra mēnesī. Augstākajam labumam spēcīgākās ziņas. Ja? Kas šajā momentā jums jādzird, kas jūs sagaida nākotnē, šajā mēnesī. Ja? Paskatīsimies. Spēcīgākās ziņas lauvām. Ja? Kas notiek? Ko vismaz vēlas pastāstīt? Kas sagaida lauvas? Novembra mēnesī. Kārta saka stop. Tātad, jā, šajā brīdī mēs skatāmies nākotnē, virzamies uz priekšu, mums ir mērķi, mums ir plāni, dodamies ceļā. Kāds no jums varbūt plāno beidzot virzīties uz priekšu, sākt darīt kaut ko, jā. Noteikti ir bijis periods atsevišķinātība, vientulība, vēlme sakārtot savas domas, būt vienatnē, noslēpties no visiem, jā. Atrast kādas meklētās atbildes, jā. Gribas spēks redzēt cauri visām izvēlēm, piedāvājumiem. Noteikti tev bija laiks, lai apdomātu savas izvēles, savus plānus. Un tagad notiek virzība uz priekšu. Oho! Nu, vot. Lauvas. Izskatās, ka tu esi vēlējies virzīties tālāk jau kādu laiciņu, jā, jo šī ir pagātne, kas izveido nākotni. Tas nozīmē to, ka atskatoties to, ko tu darīji pirms tam, jā, Zižu karalieni pagātnes pozīcijā, tas nozīmē to, ka tu esi apņēmies kaut ko īstenot, kaut ko izveidot, kaut ko sākt, kaut ko darīt. Jā? Tev ir enerģija, tev ir ticības saviem spēkiem, entuziasms, forši. Jā? Forši, tagad tu lien ārā no šīs enerģijas, ka tu spēj apzināties, esi pavadījis laiku vienatnē, meditējis, sakārtojas savu galvu, savas domas, savas idejas, un tagad tu tā kā skaidri vari saredzēt, kas ir tas, kas tev ir jādara. Ļoti tuvas nākotnes pozīcijā mums ir taisnīguma kārts, jā, pieņemt lēmumi, balans, mainīt nepieciešamās lietas savā dzīvē, jā, pieņemt skaidru lēmumu, rīkoties godīgi, taisnīgi, tieši, jā. Kas mani mulsina, ir tas, ka šeit tavā izaicinājumā ir monēta desmitnieks, kas nozīmē to, ka tavs izaicinājums nākamajā mēnesī varētu būt saistībā ar darbu, ar stabilitāti, ar drošību, ar ģimeni. Jā. Kāpēc? Varbūt tev nav varbūt bijis tik labs kontakts vai, teiksim tā, sadarbībā ar saviem tuvākajiem vai ar darbu, un līdz ar to tu esi noteikti sēdējis varbūt kaut kādā pārdomu periodā, kad tu tā kā mēģini izlemt, vai tu atrodies pareizajā vietā, vai tev apkārt ir pareizie cilvēki, jā, kas tev ir jādara, lai tu spētu virzīties un sasniegt to, ko tu patiesi vēlies. Jo tavas vēlēšanās ir gūt panākumus, tava vēlēšanās ir atkal priecāties, atkal iet ārā, jā. Ja tu sēdēji, domāji kala plānus, tad novembrī tu spēji pieņemt lēmumus saistībā ar savām finansēm, savu drošību, savu stabilitāti, pārliecību par to, kur tu ej, kas tev ir jādara. Jo šeit ir zižu trīnieks, zižu divnieks, skaidrs, tad mēs domājam par to, kādā virzienā mēs dodamies, jo tas viss nāk jau no tā, ko mēs tā kā jau izdarījām, izdomājām pirms tam, un tas šie, teiksim tā, lēmumi, kas tiks pieņemti,
iespējos mūsu nākotni, jo tomēr mums ir izvēles iespējas, un mums ir jāspēj skaidri saprast, kas ir tas, uz ko mums ir jāliek fokus, ko mēs gribam panākt, kas mums ir jādabū. Iekšējie faktori, laimes rats, veiksmi tavā pusē, ja? Tu esi sava likteņa un dzīves noteicējs, tas nozīmē to, ka tu noteikti virzies uz daudz labāku pusi, ka tavs ceļš, teiksim tā, ir atvērts, un tu skaidri apzinies, uz kurien tu ej un kas tev ir jāizdara, ja? Arī faktori tieši tā, tu saņemsi pēc nopelniem, tu saņemsi to, ko tu atdod, ja? Tas nozīmē to, ka tā enerģija, tas tavs spēks, ko tu izliec uz āru, nāks pie tevis atpakaļ, tāpēc mums ir jādomā, tāpēc mums ir jāpaskatās, vai mums ir kaut kas, kam ir vajadzīgs spriedums. Nu, teiksim tā, ja mēs saprotam to, ka mēs katru dienu esam, negatīvi noskaņot un mēs to izdodam uz āru, tas nozīmē to, ka mēs šo negativitāti arī saņemsim atpakaļ. Ja mēs spējam pieņemt lēmumu, ka mēs beidzam ballēties, izklaidēties un mēs varam, tiešām darīt visu iespējamo mūsu stabilitātes, mūsu naudas, mūsu materiālā ieguvuma labumam, ja, tad mēs bliežam, ja, tad mēs vienkārši saprotam, kas mums ir jādara, lai mēs sasniegtu to un to, no kā mums ir jāatsakās, lai mēs dabūtu to un to. Ja? Tavas bailes, mēnesis kārts, bailēs. Wow, nu šis slēpjas dziļi, lauva, mīļā. Ja? Kaut kāda neticība, kaut kāda ēnas puse, ja? Vai nu negatīva runāšana. Ja? Šeit ir emocijas. Es vairāk teiktu, ka šīs emocijas tevi attur no tā, uz kurien tev ir jāiet, uz kurien tu ej, kāds ir to šis mērķis. Ja? Un šīs emocijas, protams, viņas nav sliktas. Šīm emocijām vienkārši ir jāiziet cauri, viņas ir jāsaprot, viņas ir jāizanalizē, viņām ir jāstājās pretī. Jo mēnesis, viņa liek uzticēties, paļauties pirmkārtām uz mūsu intuīciju, ja? Bet mēnesis kārts izgaismo mūsu šīs ēnas neredzamās puses. Ja? Un tu esi ceļā, lai tu izdarītu, ja? Nešaubies un nemēģini sev iestāstīt, ka tu, neesi to pelnījis, ka tu tāpat nekas nebūs, neizdosies, muļķības, ja? Tas ir tavs ego, tā ir tā neticība, kas tevī ierunājās, ja? Jo gala rezultātā, kausa devītnieks, fantastiski, tu būsi apmierināts, tu sasniegsi savu vēlamo, ja? Un šis viss nāks dēļ tā, ka tu spēsi atrast lietas savā dzīvē, kas tev ir jāizmaina, ja? Un šīs cerības, šīs vēlmes, ja? Es domāju, ka nāk no tā, kad tev liekas, ka es taču varu izdarīt to, es varu izdarīt šito. Un dzīves piemērs. Tu ballītes vakarā jūties ritīgi labi, ja? Nākamajā dienā tev ir paģiras, jūties slikti, ja? Un tad tava ēna nāk apakaļ, redzi, es zināju, ka būs forši, bet sapratu to, ka nākamajā dienā būs slikti, tāpēc, ka tas ir tas nebeidzamais cikls, ja? ka mēs pazudam domu. Bet jā, tu esi savas dzīves noteicējs. Visu, ko tu dari, visu, ko tu dod uz āru, tu saņem pretī. Ja? Un tava virzīšanās uz priekšu, pakaļ šiem rezultātiem, karjerai, darbam, visam pārējām. Ja? Dodies novembrī, ja? Atvēl laiku sev, pameditē, apkopo domas, jo tev ir viss nepieciešamais, lai iegūtu pilnīgi visu, ko tu kāro, visu, ko tu vēlies. Tikai varbūt jāsaprot, kurā laikā, kam labāk veltīt šo uzmanību, ja? Jo šis plāns, šis mērķis, tas galapunkts, uz kuru tu virzies un ej, noteikti atnesīs tev ļoti, ļoti, ļoti labas lietas. Ja? Paldies, lai tev ir brīnišķīgs novembra mēnesis.